Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par to, kā kļūt par priecīgu devēju. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, Dievs, paldies, ka Tu esi paraugs došanā. Dievs, paldies, ka Tu atdevi savu dēlu Jēzu par mums. Jēzu, paldies, ka Tu atdevi pats sevi par mums, par mūsu grēkiem. Mēs to nebijām pelnījuši, Dievs, bet mēs to pieņemam pateicībā. Dievs dod mums saprast no sirds, ko nozīmē Kristus upuris. Ko nozīmē tas darbs uz krusta. Dievs dod mums būt Kristus centriskiem savās draudzēs. Lūdzu, Dievs, lieto šo raidījumu, ka mēs mācamies, ka mēs iemācamies, kas ir priecīgs devējs. Dievs, dari mūs par priecīgiem devējiem. Lieto mūs, Dievs. Dar tā, ka mēs to darām aiz prieka. Te tā, ko Tu mums esi iedevis. Svētī šo raidījumu, dar tā, ka tam ir Tavs auglis. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. Lasīsim 2. korintiešiem 9. nodaļā 7. pantu. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Pāvils raksta, ka priecīgu devēju Dievs mīl, tātad Dievam patīk priecīgs devējs. Nepiespiest ne smagu sirdi. Ja tu kalpo Dievu lietās ar smagu sirdi un piespiests, mēģināsim saprast, kā darīt atšķirīgi, kā būt par priecīgu devēju. Ejam tālāk, skatīsimies rakstos romiešiem 12. nodaļā, 1. un 2. pantu izlasīsim. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kā mēs uzzinām Dieva gribu? Kā mēs uzzinām, kas ir labs, tīkams un pilnīgs? Kā? Tad, kad mēs atdodam sevi par dzīvu upuri Dievam uz garīga altāra. Kad mēs atsakamies no kontrolas, miesīgas kontrolas pār savu dzīvi. Kad mēs uzticam katru savas dzīves kvadrātmetru, katru kvadrātcentimetru Dievam, atdodam Dieva jurisdikcijā, tad mēs uzzinām no Dieva, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ir jāspēr mūsu solis. Jēzus stāv pie durvīm un klaudzina, viņš nav vardarbīgs, viņš nesalauž durvis. Viņš gaida, kad mēs ielaidīsim. Durvju rokturs ir mūsu pusē. Tur, kur ir mīlestība, tur nevar būt vardarbība. Tātad mīlestība ir tur, kur ir brīvprātība. Dievs savā žēlstībā ļauj mums izvēlēties. Izvēlies ielaist. Izvēlies atvērt durvis. Nodot sev pašu par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. 2019. gadā pēc 10 gadiem reliģiozas dzīves, pēc tam, pēc aptuveni 12 gadiem azartspēļu atkarībā. Es beidzot man pietika. Es gribēju uzticēt Dievam visu varu, kas viņam pienākās, kas viņam jau piedara. Es beidzot ierādīju Dievam to lomu savā dzīvē, kas viņam pienākas, viņam vienīgajam, viņš ir Dievs. Es nometos ofisā uz ceļiem, nevienu toreiz darbā nebija, pacēlu rokas uz debesīm un teicu apmēram tā, Dievs, tagad tu, viss no šī brīža, tu. Es uzticēju savu dzīvi Dievam pilnā mērā, atkārtot uzticēju. Pirmo reizi 95. gadā un tagad otrais 2019. gadā. Manuprāt, 19. gadā dziļāk un plašāk. Un tas piedzīvojums bija tāds pēc tam, kad es šo izdarīju, ka es sapratu, ka Dievs pieņem man upuri. Pirms dažām dienām es biju Ogrē vīru laikā, ko rīko kristieši, Agris Ginko un citi brāļi. Un tur tika uzaicināts Balteris Gleški, kurš ir slavētājs. Es ticu, ka daudzi no jums viņu zina, iespējams visi pat. Un viņš dalījās par savu dzīvi un slavēja Dievu un dziedāja, bija ļoti iedvesmojoši. Ļoti viņa dziesmas skan sevišķi. Un viņš runāja, tādu lietu atgādināja mums visiem to, kas ir rakstos, ja, ka mēs zinām, vecajā derībā ir, kad Dieva vīrs liek upuri un Dieva uguns nāk un paņem upuri. Tas ir kaut kas sevišķi, tas nozīmē, ka Dievs pieņem tavu upuri.
pieņemt. Tātad tas nav pat tukšo. Tā ir sevišķa labvēlība. Tas ir būtiski, tas ir iedvesmojoši. Kad es uzticēju Dievam savu dzīvi, kad es sev noliku uz altāru, tad Dievs pieņēma manu upuri. Jo tas, kas man pārņēma, kāds es pēc tam biju, kāds es jutos un kāda augļi bija pēc tam visam Dieva augļi, tas parādīja to, ka Dievs manu upuri ir pieņēmis. Uztic sev Dievam pilnībā. Tas ir īstais dievkalpojums. Jūs ziniet, jaunajā derībā latviski nav vārda dievkalpojums. Te ir rakstīts tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Šis ir īstais dievkalpojums. Par kristiešu tikšanās reizēm tiek runāts kā par sapulci, rakstīts neatstājies savus sapulcis, kā daži paraduši. Nav problēma, var lietot šo vārdu dievkalpojums, lai būtu, mēs kalpojam Dievam, ja? Un Dievs darbojas pie mums, dara savu brīnumaino darbu pie mums. Bet ir svarīgi sekot vārdu būtībai, ja? Te ir teikts, ka šī ir lielā garīgā kalpošana, ka tu pilnībā sev atdod. Tad tu kļūsti par priecīgu devēju visās pārējās lietās. Jo tad, kad tu sev uztic Dievam, viņš tuvojas tev un tevī notiek brīnumi. Viņš runā ar tevi garā. Un tu kļūsti par tādu, kurš spēj dot un kurš ir priecīgs devējs. Mani neviens nedzena. Mēs nodibinājām draudzi, Kristus draudzi. Nodibinājām Dāvida armijas projektu. Neviens man nedzena. Es ar prieku to daru. Es esmu laimīgs savā darbībā. Laimīgs. Vai man, ja es nedarītu šo? Kā apustulis Pāvils saka, vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Tā ir laime būt Dieva darbos iepriekš izveidotajos. Ja? Mēs esam viņa darbs. Mēs ar darbiem nenopelnām pestīšanu. Ir rakstīts ticībā, ne pēc darbiem. Es esmu laimīgs tajā. Neviens nedzena. Šis notiek, kad Dievs mums iedod avotu sirdī. Mēs viņu nesaražojam. Dieva maize, dzīvā maize nāk no augšienes, no debesīm. Mēs viņu neizaudzējam uz zemes. Mēs viņu pieņemam, saņemam, un tavu dzīvi izmainīsies, tu kļūsi par priecīgu devēju. Lūkas evaņģēlijas 3:9. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes, katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ļauds viņu jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja sacīdams, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dara tāpat. Lūk, šie ir Jāņa Kristītāja vārdi. Jēzus arī mums māca. Pāvils atgādina Jēzus vārds. Viņš saka labāk, svētīgāk dot nekā ņemt. Došana ir garīgais stāvoklis. Starp citu arī ņemšana. Kāpēc? Tāpēc, ka ja Pēters neļautu, ka Jēzus viņam mazgā kājas, kaut kas garīgs nenotiktu. Šī kāja mazgāšana notika burtiski, fiziski, bet ticu, ka tas ir arī garīga notikuma, vēl lielāka notikuma attēls. Proti, ja es neļauju, ka Dievs mani glābi, es neesmu glābts tad. Man ir jāļauj, man ir jāpieņem pestīšana, tas ir evaņģēlijs. Cik interesanti, es ticu, ka Pēters bija gatavs pats mazgāt Jēzum kājas, un tas mums liktos pilnīgi saprotam un normāli. Ka kalps kungam nomazgā kājas, Jēzus ir alfa un omega. Viņš ir tas, kurš teica, pirms Ābrahams tapa, es esmu. Ja viņš ir iesākums un gals. Caur viņu viss priekš viņa. Pasaule ir radīta. Ja? Tātad, un šis Dieva dēls saka, ja tu neļaus, ka es tev mazgā kājas, tātad, ja tu neļaus, ka es tev pakalpoju, tev nav daļas pie manis. Cik interesanti. Šis ir evaņģēlijs. Un miesas prāts ved cilvēks ne tikai uz grēku, miesas prāts ved cilvēkus, tie, kur jau ir kristieši, sacensībā ar Kristu sevis pestīšanā. Kurš uzvarēs? Kristus upurs ir pilnīgs, ar viņu pietiek, pieņem viņu. Padodies. Un te ir teikts, ka mūsu stāvoklis, tātad Jānis Kristītājs saka, jādod ir, došana. Ja? Nevar būt tā, ka draudzē kādam nav ko ēst. Tas ir pilnīgi neiespējami, nedrīkst būt tā. Atceramies, kā Pāvils saka, sametam naudu, tātad sūtam uz Jeruzalem kristiešiem, kuri ir nabadzīgi. Draudzē jābūt šādi, nevar būt savādāk. 2. Korintiešiem 8:1. Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dievu žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudītu un paši dzīvodam lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām. Pat pāri spējām to es apliecinu.
Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoja vairāk, kā cerējām, sevi pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Lūk, secība pareizā. Lūk, secība pareizā. Sevi pa priekš Dievam maķedonieši ziedoja un pēc Dieva prāta arī mums. Es biju vienā politiskas dabas seminārā Maķedonijā, vienā pasākumā, un tur viens cilvēks interesanti lietas stāstīja. Viņš bija lasījis rakstus. Un it kā tas bija par politiku, bet viņš atgādināja, ka Bībelē maķedonieši ir pieminēti tikai pozitīvā gaismā. Cik svētīgi. Cik svētīgi. Un krētieši ir pieminēti negatīvā gaismā. Atceramies, Pāvils saka, krētieši melo un slinkā maisa. Mēs ar sievu bijām Krētā atpūsties, paldies Dievam par to, un mēs redzējām, ka krētieši nav tādi vairs. Kristus ietekmēs ticu, jo tas ir evangelizācijas sākumā. Redzam, ja, ka pirmie kristieši jau darbojās Krētā. Bībelē mēs lasām, un lūk, tātad tur Dievs izdarīja izmaiņas. Tie krētieši, ko mēs satikām kalnos, viņi bija sevišķi labvēlīgi, ārkārtīgi dodoši. Ārkārtīgi dodoši. Mēs kaut ko pirkām tirgū, vienu lietu mums deva līdzi vēl kaut ko. Es veikalā pirku kaut kādas lietas, tur eļļu, un vēl viss tas ir vērtīgs Krētā, pašu rokām darināts, un man dāvināja līdzi atkal. Jā, viņi ir ārkārtīgi viesmīlīgi. Un viena krētiete, Helēna, mums teica, ka tas viņiem ir kā likums, būt viesmīlīgiem. Sev pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Šī ir secība, kā kļūt par priecīgu devēju. Efeziešiem 4:28. Kas zadas, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu. Lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Dot. Jā, mēs lasām, dot. Ir daudz rakstīts par to. Nu tad, kad tu esi pie Dieva, Dievs izmaina tevi. Tātad, ja tu biji zaglis, tu vairs nezodzi. Tu strādā un tu dod vēl kādam citam. 2. Korintiešiem 8:12. Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēja vairāk nevar sagaidīt. Ja nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums, lai nāk jums par labu. Lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts, kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabaks. Šis ir rakstīts, šīs raksturvietas ir ņemts, ko Pāvils tātad ņem no vecās derības, citē un skaidro pa jauno derību. Kas šeit ir būtisks šī došanā? Tad, kad tu dod, te ir teikts, nevar prasīt, lai tavu atvieglošanu novestu grūtībās tev pašu. Vienlaikus, ja kāds to izdara ticībā un atdod daudz vairāk nekā viņš varētu, kurš nav bauslības pret ticību, kurš viņu var nosodīt? Kāpēc Jēzus nenosodīja to sievieti, kas iemeta 2 artavus, tātad ļoti mazu naudiņu? Salīdzinājumā ar bagātajiem, kas deva daudz, bet viņiem procentuāli tas nebija sāpīgi, nebija īpaši jūtams. Viņi iedod pavisam maz it kā, bet viņai procentuāli tas ir viss, jo ir teikts visu padomu, tātad visu, kas bija. Cik interesanti. Varētu domāt, ka viņi viegprātīgi rīkojusies. Kāpēc Jēzus viņu nenorāja? Kāpēc Jēzus viņu slavē? Es ticu tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs tai sievietei dos bagātīgi. Viņa nezaudēs. Tāpēc, ja ir šāda ticībā, kāds dod, lai dod. Bet, ja kāds seko arī šai rakstvietai, nevis bet un, ja kāds seko šai rakstvietai, tad tas ir ļoti labi. Nevajag sev mocīt, jā. Dari tik, cik tu gribi dot. Cik interesanti, kad atnāk tas pāris vispirms vīrs un tad sieva, kas saka, ka viņi pārdevuši visu tīrumu un tagad pārdevuši tīrumu un atdod visu naudu apustuļiem. Ja, tur bija šis garīgais process, notikums, kad cilvēki pārdeva īpašumus un deva naudu apustuļiem un lietoja to evangelizācijām, sadalīja, kā katram vajag. Ja. Visi bija vienoti ļoti. Tad tie, kas atnāk un melo un nomirst tur, ja, kur ir viņu problēma? Tas, ka viņi meloja, nevis tāpēc, ka viņi visu neatdeva. Jo Pēters runāja ļoti interesants un būtisks vārds. Viņš saka, tad tas tīrums bija tavās rokās, viņš taču varēja palikt. Tas nozīmē, ka viņš nespieda pārdot īpašumus. Nespieda. Un viņš saka, pat ja tad, kad tu pārdevi, atkal palikt tavās rokās, tad varēja to naudu paturēt. Viņi varēja, es nezinu, pusi paturēt un atdot. Viņi varēja 10 atdot, viņi varēja 90 atdot, viņi varēja darīt, kā grib, tikai viņiem nevajadzēja melot. Jo viņi gribēja nozagt godu Dievam. Viņi gribēja rādīt, ka viņi ir labāk nekā
nekā viņu darbs pašlaik ir. Viņi gribēja sev pasniegt kaut kā spilgtāk un pareizāk. Jāuzmanās no tā. Bet kas te ir svarīgi? Viņi nebija spiesti. Priecīgu devēju Dievs mīl, tik cik Dievs tev pamudina. Tik cik Dievs tev pamudina. Tie pirmajā draudzē, kuras bija 10 gadus, tur mēs bijām stingrāki viens pret otru. Visādos jautājumos. Es mācos tagad atšķirīgi. Es mācos palīdzēt cilvēkiem pieiet pie Dieva. Un tur viņiem būs tik motivācijas darīt un dot. Es tagad nerunāju par naudu, tikai es runāju visās nozīmēs dot, kalpošanā. Tik, cik Dievs viņus iedvesmos uz to. Un tas ir atšķirīgi. Un tie būs priecīgi devēji. Cita vērtība tam ir. Cita vērtība. Tie laimīgi devēji. Romiešiem 8:32. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Mums ir paraugs, kas ir vislielākais devējs. Mums ir paraugs, tas ir Dievs. Viņš dod savu pašu dēlu, nav saudzējis, lūk, mēs mācamies. Dievs nedara, Dievs pareizāk neprasa neko, ko viņš pats nedara. Kad Dievs saka, mums jābūt lēmprātīgiem, viņš ir tāds, jo rakstīts, ka mīlestība ir tāda. Dievs neprasa neko, ko viņš pats nedarītu. Viņš saka, jāmīl, nu viņš mīl pats. Viņš saka, jādod, viņš dod vairāk. Ja? Man tikai jāsaņem ir. Un ja tu esi saņēmis viss, tu esi tas, kurš dod. Ja tu esi saņēmis no Dieva, tu esi tas, kurš dod priecīgi, nekur nedams. Un ja tu neesi saņēmis, klausies, tas nekas, tad varbūt kaut kādā brīdī nedod. Ej pie Dieva, lūdzu. Bet ja tu spērsi soli ticībā arī, tu dod, tāpēc, ka tu izlasi Bībelē, un tu tici, tas ir pareizi, arī tas ir labi. Tāpēc, ka arī tad tu piedzīvos brīnums. Jo, ja tu klausi Dievam, ja tā ir tāda plika paklausīšana, ja, nav sajūtu, ir vienkārši lēmums paklausīt Dievam, es tā arī esmu darījis, tad Dievs svētī tevi. Dievs svētī. 2008. gadā es gribēju šķirties no savas sievas Lilits. Lasīju Bībeli Marka evaņģēlijā, ko Dievs savienojas, lai cilvēks neizšķir. Izlasīju un sapratu, es tam netieku pāri. Es vienkārši ticu, ka tā ir patiesība. Bet es tajā brīdī laulībā nejūtos laimīgs. Vienlaikus es nevarēju nepaklausīt Dievam. Tātad emocionālā puse nebija priekšā. Bija vienkārši kaila paklausība, vienkārši. Dievs, es zinu, tā ir patiesība, un es lūdzu apmēram tā. Es jūrmalā aizbraucu ar mašīnu, atšķīru Bībeli un lasīju tur šo raksturvietu Marka evaņģēlijā, ko Dievs savienojas cilvēks, lai neizšķir. Es teicu, Dievs, es šim ticu, tas ir pareizi. Es tev klausīšu, bet tikai izdara, lai man ir vieglāk. Un Dievs izdarīja. Jau neilgi pēc šīs lūkšanas Dievs nāca man palīgā, iedvesmoja mani. Un es sajūtos laulībā labāk. Tātad dažkārt ir šī secība, draugs, tu arī tā drīksti darīt. Arī tā var. Savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Tātad grandiozi, jā. Un ja viņš mirst par mums, mēs mirstam viņam. Mēs atdodam savu dzīvi. Mēs staigājam, mēs esam dzīvais upurs, atceramies. Mums nav jānomirst tajā veidā, kā Kristus to izdarīja, jo mums tādā veidā nav jāizpērk citi. Tā bija viņa misija, viņa uzdevums. Bet mēs vienalga atdodam savu dzīvi par citiem. Ja tu uztic savu dzīvi Dievam un tu kalpos viņam, tu atdod savu dzīvi par citiem. Dievs svētīs tevi. Viņš svētīs arī citus caur tevi. Jāņem evaņģēlijas 10:17. Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no savu tēvu. Jēzus te citiem vārdiem stāsta, ka viņš ir priecīgs devējs. Viņu nepiespieda. Viņš saka, es atdodu, lai atgūtu. Neviens to man nav atņēmis. Tātad tēvs viņam to neatņem. Sātans to neatņem, viņam nemaz tāda vara nav. Bet es to atdodu pats no sevis, brīvprātības princips. Jēzus demonstrē mums, viņš rāda. Ja tu spērs soli ticībā un tu atdod sev, un tas var būt daudzpakāpju process, kad tu nomirši šai pasaulē. Varbūt nākamās kapitulācijas, tu vienreiz izdari šo lielo, kad tu pilnībā atdod sev Dievam. Un pēc tam varbūt nākamās, vai tā nebija Ābrahamam, vai Dievs viņam neatprasīja Īzāku, kas jau bija Dieva dāvana viņam. Kā var atprasīt to, ko Dievs pats ir uzdāvinājis? Dievs var, viņš testē Ābrahama sirdi.
Ko mēs pirmīt lasījām? Ja es saku, es atdodu, lai to atgūtu. Tad, kad tu dod, tu principā reizē jau ņem. Kā ir teikts Jēzus, kā mums māca, viņš saka, tad, kad tu aiz to ballīti uzaicini tos, kas tev nevarēs atmaksāt atpakaļ. Nu, ielām visu tur, klibost, izlost, tos visus uzaicini, tie nespējas tev atmaksāt. Un tad tev ir kur alga liela debesīs. Ja? Pat ja tu uz zemes kaut ko nesaņems, rakstīts, pat ja vīģis koks neziedēs, vienu algu slavēšu to kungu. Un alga nezudīs. Protams, mēs to nedaram dēļ algas, mēs darām priecīgi, mēs esam pateicīgi Dievam par to, ko viņš mums ir izdarījis. Šī ir īstā motivācija. Vienlaikus nav aizliegts zināt, ka tu vienalga saņemsi vēl vairāk. Un kā alga krājas debesīs. Ja? Ir labi zināt, ka ja tu iedod naudu nabagam, tu aizdod tam kungam. Nu, tā ir rakstīts, nu, mēs ticam tam. Tu dari brīvprātīgi, ja? Priecīgs devējs tu esi, bet Dievs tev dos arī daudz. Tad, kad tu dod, tu principā jau ņem ticībā. Nākotnē būs, atnāks. Es to esmu piedzīvojis daudzkārt. Tas notiek. Tā ir Dieva kārtība. Viņš tā izkārtojas. Ja tu dod, tu nezaudē. Tāpēc viņš nerājās uz to sievieti, kas 2 artavus iemet pie tempļa ziedojuma traukā. Jo viņš zināja, ka Dievs tēvs viņai dos tūlīt, viņai būs daudz. Marka evaņģēlijs 9.40. Jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Mēs bijām nesen vienā brāļa lūkšanā, tur bija no dažādām draudzēm, mēs bijām 4 brāļi, kas lūdzām. Un tad viens no brāļiem lūdz par tiem, kas dod, klusiņām dod, kaut kur draudzēs kalpo. Un tas varbūt nav redzams priekšplānā, tie nav tie, kas ir uz skatuves, tad tie nav tie, kas ir kancelē, viņi nav redzami, bet viņi kalpo draudzē. Viņi, piemēram, telpas sakopja. Kāds sargātājs, kāds tehniku saslēdz, ja? Kāds ziedo naudiņu, un tāpēc tur ir iespējams vispār rēķins par telpām apmaksāt. Viņi ir it kā neredzami, un mēs par viņiem lūdzām. Un ja tu esi viens no viņiem svētīts, esi svētīts. Dievs tev dos bagātīgi. Dievs tev dos bagātīgi, viņš redz katru tavu upuri. Ziniet, kas ir visaltruistiskākā došana, tā ir aizlūkšana par citiem. Jo tas ir lielākais darbs. Jo, ja tu lūdz Dievu, un Dievs tagad pie viņiem darbojas, viņš izdara to, ko viņi paši nevar pie sevis, un tu viņiem nevar. Nu, un ja tu esi tad šis aizlūdzējs, tas ir tik vērtīgi. Tev ir saraksts, es ticu, ka tev ir kāds saraksts, pa ko tu lūdzi. Ja nav, tad izveido. Neobligāti uzrakstīt, kaut vai galvā turēt. Es paturu galvā, un tur daļai ir izmaiņas tajā sarakstā, bet ir tādi vārdi, kas man paliks uz mūžu. Es šiem cilvēkiem esmu apsolījis, ka es lūkšu par viņiem visu mūžu. Par mani lūdza. Mums brālis Kristu Dzintars Strodāns, kad viņu satiku pēc 2011. gada, un viņš savā stilā teica tur, es par tevi tik daudz lūdzu, un pilnīgi kaunsīgi, kā tik daudz var lūgt pa kādu. Tas viņš savā stilā runāja. Un viņš teica, ka viņš ir lūdz Dievu, lai Dievs pats man uznes kalnā. Es, kad šo uzzināju, es biju saviļņots. Tāpēc, ka es tā arī jutos, es tajā kalnā nevarēju uzkāpt, es noripoju no viņa. Un es atpakaļ netiku. Un Dievs pats man uznes. Un, ka viņš pateica šos vārdus, ka viņš tieši tā ir lūdz, tas man saviļņoja. Vēl bija vismaz 2 māsas, ko es zinu, kas pa man lūdz tajā manā atkrišanas periodā, lai Dievs viņas svētī. Iespējams, vēl bija, kas lūdz. Es runāju tagad pirmie, kas man nāk prātā. Ja tu esi aizlūdzējis lielu darbu, tu dari altruistiski, neviens nezina, Dievs zina. Dievs zina. Un tad tu varēsi priecāties, ja tur būs auglis. Varēs kopā ar Dievu priecāties, jo ir rakstīts, ka debesīs ir liels prieks, kad grēcinieks atgriežās. Ja? Kopā ar eņģeļiem varēs priecāties. Tam viņa alga nezudīs. Tātad tas, kas dod ūdens glāzi tam, kurš kalpo evaņģēlijam, kurš kalpo Kristumu. Ja kāds šim dod ūdens glāzi, viņam alga nezudīs. Cik svētīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš piedalās evaņģēlijas sludināšanā. Ar ko? Ar ūdens glāzi. Jo ne visi ir mute. Ne visi tā kalpo. Ja, ne visi ir acis, ne visi ir roka. Tātad Dievs ir sakārtojis, iedevis katram savu dāvanu, katrs kalpo. Kalpo ar savu dāvanu priecīgi. Droši vien esat dzirdējuši šo piemēru, tādu līdzību, ka kāds pieiet cilvēks pie tā, kurš tagad būvējot baznīcu, kaļ akmeni. Un viņš viņam prasa, ko tu dari? Un viņš saka, es akmeni kaļu. Viņš pieiet pie otru, kurš turpat būvē baznīcu un arī kaļ akmeni. Viņš prasa, ko tu dari? Es saku, es dievnam ceļu. Jā, tātad... Tad, kad tu dari savu mazo darbiņu, draudzē kaut kādu, kas it kā ir aizkulisēs, es svētīts, Dievs redz to.
Tava alga nezudīs, jo tu piedalies evaņģēlijā. Ja? Jo tu piedalies tajā, kas arī izskan no skatuves, jo tu esi nodrošinājis to, ka tas būs. Paldies, brāļi, māsas, visi, kas esat ziedojuši Dāvida armijai. Es daļu no jums nepazīstu, es redzu tikai pēc tam vārdus, ja? Kas ir bankā ieziedojuši. Esiet svētīti. Dievs redz, ko jūs darat, lai Dievs jūs svētī. Jūsu dēļ ir kamera, ko es tagad filmēju, ja? Ir te gaismas, ir saslēgts, ja? Ir tehnika nopirkta, ir statīvi nopirkta, lai šis viss varētu notikt. Ja? Dāvida armijā ir telpas, par kurām mēs maksājam naudu, ja? Kur tiekās atkarībnieki, brīvības cīnītāji pareizāk. Ja? Draudz arī tur tiekas, draudz arī ziedo. Paldies Tev par to, ko Tu dari, Dievs zina, ko Tu dari, Viņš redz, un es ticu, ka Viņš Tev atmaksās. Un ja kaut ko nedabūs Tev uz zemes, tad noteikti debesīs. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka Tu mūs dari par priecīgiem devējiem. Cik Dievs ir svētīgi un cik tas ir laimīgi būt par priecīgu devēju. Dievs uzlūko katru, kas skatās raidījumu. Ja kāds nejūtās vēl priecīgs devējs, Dievs ielūkojas viņa sirdī. Pasaka Dievs viņam priekšā, kas ir viņa problēma. Atrisina Dievs pats to problēmu. Ja tas ir cilvēku rokās to atrisināt, Dievs dod drosmu un spēku risināt. Dara brīnums Dievs viņos. Tāds brīnums, ka viņos ir avots, kas iet verd mūžīgai dzīvei, kas iet pāri pa malām un ka viņi spēj kalpot priecīgi, ka viņi spēj dot. Vienlaiks Dievs dod gudrību, lai krūms, kurš deg, lai nesadeg. Lai ir tā, ka nenoved sevi pārāk lielās grūtībās, kā Pāvils korintiešus pamāca. Dievs un uzrunā tos, kuri ņem draudzē, un cik labi, ka ir kas ņem. Palīdzību no brāļiem, māsām. Bet Dievs dara tā viņa sirds, ka viņi sev nepārmet, ka viņi ņem, jo ir jābūt, lai labais notikt, jābūt diviem, viens, kurš dod, otrs ņem. Vienlaiks Dievs, lai nenotiek vajāšanas, lai nenotiek pieprasīšana. Tu tagad man dod, tā nē. Lai cilvēki respektē to, ka kāds saka, nē, es tagad nevaru, es esmu pārguris. Lai notiek tas, kas ir rakstīts korintiešiem, ja? Ka lai nenotiek grūtībās, lai nenoiet. Dievs dod mums tā savstarpēji saudzēt vienam otru. Saudzēt vienam otru un darīt tikai tik, cik ir ticība un cik ir labā griba. Un neprasīt no citiem vairāk, lai mēs pārāk viens otru nemocītu, Dievs, bet lai būtu tā, ka tiešām devēji ir priecīgi. Dievs, paldies par šo. Dievs, paldies par šo raidījumu. Dievs, paldies, ka Tu izkārtoji, ka viņš vispār ir iespējams. Dievs, uzrunās sirdis. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andris Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija, un mēs tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti.